Sveiki, manas dārgas meitenes! Šodien mēs ņemam it kā tādu papildinājumu stila kursu lekcijai, un šodien tad mēs runāsim par ļoti svarīgu aksesuāru – brošu, jo man šķiet, ka tieši ap brošam ir tik daudz mītu, tik daudz priekšstātu. Bieži vien tiek runāts, ka brošas vai nu tad ienāk modē, vai nu atkal iziet, bet joprojām paliek tā aktuāla problēma. Kā tad viņas kombinēt, priekš kā viņas ir vajadzīgas. Ja, tāpēc arī pirmais, ar ko šodien es sākšu un par ko mēs sāksim runāt, tad kad ir tās vislielākas kļūdas, ja, tad kuras mēs pieļaujam, kad it kā mēģinām kombinēt tās šos skaistus un interesantus aksesuārus. Un, protams, numur viens, nes kāpēc mūsu meitenes ir joprojām pārliecinātas, ja, ka, lai uztaisītu it kā jau tādu vecmodīgu drēbi vai kaut kādu garlaicīgu kleitu interesantāku, tad viennozīmīgi šajā gadījumā palīdzēs broša. Meitenes gluži otrādi. Ja kaut kas ir vecmodīgs, ja kaut kas mums jau apnika, ja vienkārši šī drēbe mums nepiestāv vai izskatās garlaicīga, tad broša bieži vien sabojā vēl vairāk to tēlu. Ja, tāpēc pirmais likums meitenes ir aizliegt stiprināt brošas ar domu, ar ideju, ka jūs varat it kā uztaisīt savu minimalistisko, asketisku vai atkal kaut kādu vēl turtisku tēlu interesantāku. Brošas nekad neglābj situāciju. Ja? Tāpēc garlaicīgas, vizuāli neinteresantas drēbes brošas nekad neuztaisīs interesantas. Otrais, bieži vien ļoti meitenes mīl izmantot brošas, lai it kā kaut kādu neinteresantu garlaicīgu džemperīti vai kleitiņu uztaisīt, kas saka, par savu stilu rozīnīti. Ja, šajā gadījumā tiek runāts, kad broša tiek izmantota. Meitenes tas pats, ja, tad nekād neizdosies pateicoties brošai vai visādām dekoratīvām piespraudēm, it kā uzmudrināt, ja, tad mūsu garlaicīgu tēlu vai to pašu apģērba vienību. Ja, tāpēc mēs nekād nestiprinām brošas pie pašām par sevi, ja diezgan garlaicīgām vai vecmodīgām drēbēm, vai it īpaši, ja ir neveiksmīgais piegriezums blūzītei vai kleitiņai, ja atceramies, šajā gadījumā broša arī neko neuzlabos, neko nekādā gadījumā neglābs. Kur tad, jā? Vienmēr ļoti labi, jebkura broša izskatās, ja mēs kombinējam drēbēs dažādus faktūrus un taisām tās pašas slāņu un krāsu kombinācijas. Ja? Tad paskatieties, cik vienmēr interesanti izskatās, kad, piemēram, jūs izmantojat vienu fakturu mētelim, jāciņa parādās krekls, ja, un vēl parāds, ka dekoratīvais elements broša. Jo vairāk dažādas faktūras jūs apvienojat tēlā, jo vairāk dažādas krāsas, jo īstenībā tad interesantāk arī broša izskatās, un viņa tiešām izskatās, ka tāds gaumīgs stila akcents, ja, bet nekādā gadījumā viņa neizskatās kā elements, kurš palīdz glābt situāciju. Tad jau no tiem pirmajiem punktiem jau par to mēs zinām un vienmēr atceramies. Vēl meitenes zelta likums. Ja jūsu tēls izskatās lieliski, gaumīgi, stilīgi arī bez brošas, tas nozīmē, ka arī šai gadījumā broša būs tas labākais papildinājums. Tad atceramies, tēlam pašam par sevi jau jāizskatās interesanti. Viņam jau pašām jābūt diezgan strukturētam, sakomplektētam, atceramies, nebaidāmies no dažādām faktūrām un krāsu miksiem, un tad broša būs tas pareizais akcents. Visvienkāršākais un vislabākais variants, lai broša vai nu tad viņa atbilstu stilistiskai tēla iezīmē, vai nu atkārtot kaut kādas krāsas. Piemēram, šajā gadījumā pirmajā bildē jūs redzat, ka sarkana broša jau vai sarkani akmeņi, viņi atkārto it kā lūpu krāsas toni, un tajā pašā laikā stilistiski pie šādā Garson stila lieliski iederās. Otrajā bildē tad broša animalistiskajā printā, arī floras faunas tēmā atkārtojas gan krekla printā, gan šalles printā, ja, tāpēc arī vienāds stāsts. Arī šajā gadījumā dzeltenīgs tonīts, viņš arī atkārtojas gan pogu tonī, gan mēteļa tonī, tāpēc šajā gadījumā zieds izskatās, ka tāds loģisks, skaists, stilīgs papildinājums. Ja, tad vērts par to vienmēr meitenes atcerēties, ka vislabāk broša izskatās, kad jums ir apvienots dažādas krāsas, dažādas faktūras, un bieži vien broša ir tas vienojušies elements, kurš palīdz it kā dažreiz šķiet pavisam dažādus stilistiskus stāstus
tad vēstures krāsu salikumus apvienot. Jau tas pats, piemēram, šis skaista bitīte. Viņi ir tās sarkanīgas svītras, kuras atkārtojas ar džemperu un somiņas krāsā, un tajā pašā laikā animalistiskais princi jakā, viņš ļoti harmoniski izskatās, tad animalismi, flora, fauna, atceramies vienāds stāsts, arī ļoti loģiski izskatās ar šo skaistu bitīti. Šeit ir smaga struktūra, sarežģīta struktūra gan džemperim, gan kažokādas mētelim, tāpēc broša ir tas labais akcents, kurš palīdz it kā tāds sarežģīts faktūras arī apvienot. Meitenes zelta likums, jebkura broša, fantastiski, tā drusciņ pārlieku, bet man ļoti gribās jums parādīt. Absolūti jebkura broša ļoti forša un gaumīgi izskatās pie visām horizontālām svītrām. Es pat jums vairāk teiktu, ja? Tikko jūs izvēlēties kaut ko līdzīgu jūrnieku stilam, broša ir must be un must have, it īpaši jūs plānojat šo jūrnieku stilu apvienot ar citiem stiliem. Un kā šajā gadījumā parādās it kā jūrnieku stils, ja, tad apakškrekls un žakete. Un šajā gadījumā tad diezgan paliela izteiksmīga broša ir tas foršais vienojušais elements. Atceramies jūrnieka stila drēbes un tēmu, ka tādu sieviešu garderoba ieveda tā pati leģendāra Coco Chanel, un viņa vienmēr bija pārkā uz visām horizontālām svītrām, klāt jāliek vai nu brošas, vai nu pērļu virtenes, jo tas ir tas vienojušais sievišķības stāsts, kurš palīdz arī pārējām drēbēm, pārējām detaļām izskatīties komplementāri. Protams, vēl atkārtoju, ja jūsu komplekts, ja jūsu drēbju salikums izskatās labi, stilīgi arī bez brošas, tas nozīmē, tā ir zaļa krāsa, ka brošu jūs droši varat pielikt. Ja? Tad pats galvenais, ka arī bez brošas jūsu tels izskatīsies gaumīgs, izskatīsies interesants. Nekādu lūdzu meitenes nemēģiniet ar brošām glābt situāciju. Ja? Tad šajā gadījumā vienkārši labāk tad pamainīt drēbes. Ja? Tad ar ko tad mēs kombinējam brošas? Nu, protams, ar blūzēm, ar krekliem, ar mēteļiem un žaketēm, protams, ar kleitām vai džemperiem un, protams, liekam klāt vēl kā papildinājumu pārējiem aksesuāriem. Kombinēt ar blūzēm un krekliem, kas saka, tā ir tāda pārbaudīta vērtība. Šajā gadījumā jūs visādas brošas vai piespraudes varat stiprināt it kā tāds kā šlipses vai taurentiņu vietā. Jūs droši varat arī izmantot, ja, un stiprināt visādas brošas ne tikai pie apkakles, bet droši arī kaut kur pa virsmu kā papildinājums siluetam, ja, tad veidot tādu skaistu gaumīgu akcentu. Nu, un vēlreiz atceramies, tikko jums kaut kas ir ar horizontālām svītrām, vienalga, vai tas būs kaut kāda brošas ziediņš, vai tas būs kaut kāds sarežģītāks pēc faktūras strāsts, vajag un izskatīsies ļoti labīgi, adaptēti tieši ikdienas pilsētnieces stilam. Ar mēteļiem, ar žaketēm un ar kardigāniem. Pārsvarā, kāpēc broša šajā gadījumā ļoti labi kombinējas, jo mēteļiem, žaketēm un kardigāniem ja pašiem par sevi ir struktūra. Tā ir interesanta struktūra, kurai pateicoties broša izskatīsies labi. Un, protams, arī šajā gadījumā krāsu spēle. Ja, bieži vien tieši broša palīdz izskatīties pašai krāsai vai nu izteiksmīgāk, vai nu elegantāk, atkarībā no tā, kāds ir jūsu tēla mērķis. Rekur, ja, šajā gadījumā pat tāds brīvas stila, kauboja stila džinsu bikses, kad mēs apvienojam ar, piemēram, ādas kardigānu, Viktorijas laikmeta broša varētu būt tas foršais, skaistais, stilīgais akcents, kurš palīdzēs it kā pavisam dažādus stilistiskus stāstus apvienot viena skaistē tēlā. Ja it kā tāda retrospektīva, tieši šajā gadījumā būs tas vienojošais. Atceramies, ar kardigāniem ļoti labi, bet vēlreiz un vēl vairāk meitenes atceramies, ka absolūti jebkurai brošai vajag sarežģītu drēbju un faktūru stāstu. Ja? Tāpēc arī, piemēram, kleitā čuskāts printā, interesants kardigāns jau pats par sevi ar faktūru, un šajā gadījumā broša, kuru satur it kā vienu no kardigāna krāsām, būs tas skaistais papildinājums šim interesantajām tēlām. Ja, tad bieži vien viņš palīdz, atceramies, apvienot dažādas tekstūras struktūras vai krāsas vai slāņus. Tāpēc arī mēs izmantojam brošu, lai apvienot kaut kādas, it kā pirmajā brīdī mums šķiet nesavienojamas tekstūras, faktūras, krāsas, ja, tad, lai tēls, kurš pats par sevi jau ir sarežģīts, izskatītos interesanti, izskatītos gaumīgi, lai viņam parādītos tā skaista rozīne. Tas pats arī attiecas, ja mēs runājam par džemperiem. Uzreiz skatāties džemperi ar interesantu faktūru, ar interesantām detaļām. Ja? Mēs neskatāmies kaut kādu parastu bītleni vai parastu džemperi rekurbanti, kurai tad mēs varētu kā centra elementu pievienot vēl
interesantu brošu, piespraudi, ja, un tad mums jau parādītos tas skaista, eleganta tēla vēsture. Rekur arī, ja, tad kašemīra džemperis, un pat var nevis vienu, bet 2 vai vairāk brošas, ļoti interesanti, piemēram, vilnas. Tad vestei izskatīsies broša, kura varbūt ies pat pāri plecam, ja, tad veidos kaut kādu interesantu stilistisku salikumu arī šai gadījumā. Interesants džemperis, zem kura ir uzvilkta bītlene. Džemperis pats par sevi vairāk, protams, tas ir sweatshots, jā, bet arī šādā stilistika varbūt arī džemperīši, kuriem ir kaut kāds ornaments, jā, bet šim sweatshotam ir arī skaists ornaments. Mēs zem viņa uzvilkam vēl papildu slāni, jā, un kaut kāda interesanta broša tiešām palīdzēs tēlam izskatīties vēl interesantākam, palīdzēs apvienot dažādas stāstus. Protams, mēs vienmēr kombinējam arī brošas ar kleitām. Tas ir loģiski. Un vēlreiz atceramies, ka pašai kleitai jau jābūt strukturētai, jābūt sarežģītai. Kā šajā gadījumā, piemēram, interesants prints, un it kā printa toņos mēs izvēlamies arī brošu, ja tad liekam klāt detaļas no citiem stiliem, spēlējamies ar eklektiku. Tas pats ietīt, ka raiba kleita, kurai prasās vienkrasainu brošu, lai tēls izskatītos vēl interesantāks, lai viņam parādītos gan tie stilīgi akcenti, ja tad katra no jums ir zin, kā apvienot sporta apavus, krosinis ar kleitām, tas ir stilīgi, tas ir moderni, bet bieži vien arī gribās, lai tas neizskatītos pēc kaut kāda trakuma vai ļoti sportiski, un prasās klāt kaut kādi sievišķīgi aksesori, sievišķīgas detaļas. Un bieži vien brošas ir tie glābēji, kuri tad palīdz, ja tad, lai tēls neaiziet pārāk uz tādu nekārtīgu, nepardomātu, ja tad, lai viņam parādītos tā vienojuša struktūra tieši pateicoties brošai. Protams, brošas jāstiprina papildus virs un tā tālāk visādiem aksesoriem. Pateicoties brošām var atdzīvināt un dot, kas saka, jaunu dzīvi tātad jūsu somām. Protams, fantastiski brošas izskatās pa virsu vai klāt kaklarotām, ir tīpaši tam pašām pērļu virtenēm, arī cepurēm bieži vien, ja, un šeit ne tikai atītām cepurītēm, bet arī beretēm, brošas, kas piespraudas izskatās ļoti interesanti. Fantastiski izskatās brošas numur 1. Ja jūs esat tā skaista sieviete, kur ir ļoti mīl uztaisīt īsāku piedurkni, atlocīt piedurkni, pamēģiniet fiksēt viņu ar nelielajām brošām. Izskatās ļoti gaumīgi un stilīgi, un rekur vēl papildus akcents uz rokām. Tad arī visi sās diezgan garlaicīgas jostiņas un siksniņas ļoti skaisti un stilīgi izskatās. Viņam parāds atkal jauns tēlas stāsts, pateicoties brošām. Pat ikdienas tēlām, ja, tad jūs varat izmantot brošu, tādu interesantu dekoratīvu elementu, ja, tad uz jostas vai uz vidukļa līnijas. Protams, arī ļoti labi jūs varat izveidot dažādas vienotas un ļoti interesantas brošu kompozīcijas. Viņas bieži vien arī palīdz tēlam pašam par sevi izskatīties ļoti interesanti. Protams, šajā gadījumā mēs nerunājam par to tēla klusāko, ja tad vai mierīgāko pusi, uzreiz veidojas diezgan ekscentrisks tēls, bet pats galvenais, ka, kad jūs mēģināsiet uztaisīt brošu kompozīcijas, apvienojot brošas stilistiski numur 1, vai nu pēc viena un tā paša stila, ja, tad vai nu otrais variants, ka šīs brošas varētu it kā apvienot kaut kādu vienu tēmu, tad viņiem ir vienojuša tēma, ka, piemēram, šajā gadījumā flora un fauna, ja, tad, vai arī, ka, piemēram, šajā gadījumā apaļa forma brošām, tas pats arī apaļīga forma, ja, šajā gadījumā retro, ja tad visādas vintāžu piespraudes un tā tālāk, jūs droši varat sakombinēt vienā komplektā. Tāpēc, dārgas meitenes, lūdzu droši nebaidāties eksperimentēt ar brošām, jo man šķiet, ka tas ir viens no visgaumīgākajiem aksesuāriem, bet pats galvenais, lai klāt jums vienmēr arī pašas drēbes būtu ne tikai gaumīgas, bet sarežģītas pēc krāsām un faktūram. Paldies jums par uzmanību un līdz tikšanos!